Ko jāskatās riteni izvēloties? Īpaši, kas ir lietots, kam pievērst uzmanību? Pirmais jāsaprot, kur brauks. Kāda ir tā doma, pa kuriem mēs brauksim. Un, ja iet runa tīri pa lietotiem, kam vajadzētu pievērst uzmanību. Nu, protams, pirmkārtām, es domāju, jāsāk visi ar riepām. Jāapstājas, vai tās tur nav sasprēgājušas, vai galīgi nav protektors nodilts. Jā. Tad ir jāpievērš priekšņi konkrētā variantā, kuram ir pārslēgšana ar zobratiem. Ir jāpievērš uzmanību ķēdes stāvoklī un zobrata stāvoklī. Pie mums tas pasākums ir savādāks. Mēs to visu, ja ir bijis kaut kas jāmaina, viņš viss tiek nomainīts. Tā kā, ja tur ķēdes zobrata gultni pedāļi, liekas, ka viņš ir beigts, mainām nost, skrūvējam jaunu iekšā un tirgojam projām. Nu, tik vienkārši, nekā jau sarežģīta nav. Nu, protams, vajag izmēģināt. Viņam riepa pietiekoši resni, to var arī braukt ar viņu pa mūsu labajiem Latvijas grandes ceļiem. Pilnīgi redz jauno riteņu īpašnieku.